Šogad Latvijā augstais laiks un sals turas ilgi un izraisa ne tikai priecīgas emocijas par skaisto sniegu, bet arī pārsalšanu tiem, kas ilgstoši un nepiemērotos apstākļos uzturas ārā. Ķepa uz sirds šajās dienās ir saņēmusi daudz ziņojumu no skatītājiem, kas pārdzīvo par suņu un kaķu labbūtību augstajā laikā. Kopā ar pieaicinātiem speciālistiem mēģināsim saprast, kas norāda uz pārsalšanu un kad jāuztraucas par dzīvnieka labsajūtu. Vairāki aspekti jāņem vērā. Pirmais, kā tas dzīvnieks ir pieradināts, ja viņš jau visu laiku dzīvojas ārā no rudens, tad viņam pavisam citādāk. Un arī tad, ja viņam ir šie apstākļi, viņš var patvērties un vai viņam ir uzkrāts šīs tauku slānis, vai viņš ir labā barojumā. Tur būs vairāk aspekti. Un tiešām, ja tas ir kaut kāds izspalvains sunīts, tad noteikti viņam daudz labāk būs iekšā. Un tur jau būs tad, uzmanīgāk jāpietās nekā ar garspalvainiem un tādiem, kas ir pieradināti dzīvot ārā apstākļos. Noteikti, kāda ir piemērota temperatūra konkrētam sunim un cik ilgi tas varētu uzturēties ārā, nosaka daudzi faktori. Viens suns dzīvo ārā vai pieradis doties garās aktīvās pastaigās visu gadu un jūtas labi. Savukārt cits suns jebkurā gada laikā dodas īsās pastaigās ap māju, kustas maz un uzturoties ārā salā pat īsu laika brīdi, pamatīgi pārsalsta. Sākumā, ja sunim ir augsts, viņš staigā, viņš mīņājās, kājas cilā augšā lejā. Nevar tā kā atrast vietu, drebinās, protams. Tās ir tādas pirmās pazīmes, kas jau saprot to, ka dzīvniekam ir augsti. Dzīvnieks, kas ir pārsalis, būs apātisks, centīsies nekustēties. Ja tas atrodas ārā, var sarauties kamoliņā, lēni, gandrīz nemanāmi elpot. Tas darīs visu, lai neiztērētu pēdējo enerģiju un sasildītos. Tā uzvedas gan suņi, gan kaķi, kas augstuma dēļ ir pārsaluši. Ja novērojat dzīvnieku uz ielas vai kādā sētā ar šādām pazīmēm, steidzami jāmeklē palīdzība. Ir bijuši mums gadījumi, kad ļoti daudz sevišķi bezsaimnieku kaķi, ielas kaķi ir dabūjuši šo hipotermiju un nosalst. Viņi atnāk, viņi principā ir pārsaluši, slāpji, mitri, temperatūra ir zem jebkuras kritikas, zem 33 grādiem, knapi elpo, gļotādas bāles, gaišas, jo vienkārši viņi ir pārsaluši. PVD pārstāvis stāsta, ka augstajā laikā nereti dodas uz izsaukumiem, kur iespējams varētu būt pārkāpta dzīvnieku labturība. Pamatotas esot ap 20 līdz 30% no sūdzībām, kad arī jārīkojas, lai glābtu dzīvnieku. Inspektoriem svarīgi zināt, vai dzīvnieks tiek turēts ārā ilgstoši vai ir izlaists ārā uz pāris stundām. Nākošais, ja viņš ir izlaists ārā, viņš brīvi pārvietojās, kustās, viņam ir suņu būda, viņam ir suņu būda izlikta ar siltinošo materiālu, viņam ir iekšā sēgas un tā tālāk. Jā, tas būs atkal, viņam ir tomēr, kur patvērties. Un ja viņam ir arī vēl barība, tad viss ir kārtībā. Bet, ja dzīvnieka īpašnieks nav apdomīgs, tad labāk mēs ar viņu veiksim pārunas un vērsīsim uzmanību, lai turpmāk tā nedarītu. PVD norāda, ja saimniekam rodas jautājumi par savu dzīvnieka turēšanu ārā, pastaigām augstā laikā, atbildes vispareizāk meklēt ir pie veterinārā ārsta. Bet skaidrs ir viens – kucēna, kaķēna vai senioru mājdzīvnieku ilgstoša uzturēšanās augstumā nav pieļaujama. Vispār ir novērots to, ka dzīvnieki ir seniori, dzīvniekiem, kuriem jau ir bijuši kaut kādas kroniskas saslimšanas, tagad augstajā laikā viņiem tas sāsinās. Izteiktāk parādās klibumi visādi, vairāk vīrusu sāk parādīties, izpausmes, saslimstības kā tādas. Tā kā noteikti salas kombinācijā ar to, ka mums vēl ir mitrs, tas nelabvēlīgi noteikti ietekmē dzīvnieku veselību. Ļoti izteiktas augstā laikā ir locītavu saslimšanas, par ko liecina kāju cilāšana, nevēlēšanās stāvēt, grozīšanās. Vēl vairāk klibošana un smilkstēšana kustoties. Arī PVD inspektori aicina neklusēt un vērsties, jo mērķis ir nevis sodīt, bet izskaidrot saimniekam labturības principus un uzlabot mājdzīvnieku dzīves kvalitāti. Ziņot par šo var dažādos veidos, bet vēlams pievienot arī faktus, video vai foto, lai inspektori varētu pārliecināties, ka pārkāpums tiešām pastāv. Anonīmas sūdzības atkarībā no satura. Pirmkārt ir jābūt detalizētai sūdzībai. Mēs viņus pārbaudam, bet iesniedzējs nesaņems atbildi.
Tad, ja tā sūdzība ir ar parakstu, tad iesniedzējs saņem atbildi. Tā ir tā lielākā atšķirība. Bet pārbaudu mēs veicam arī anonīmām sūdzībām.